Ārpēc es esmu tik patīkami satraukta, jo šodien uz sarunu es esmu uzaicinājusi holistisku zobārsti Iveta Pleša Rutule. Un es esmu ļoti priecīga, ka viņa piekrita šodien padalīties ar savu pieredzi. Mēs runāsim par tādām tēmām kā sudraba plombes, dažādi iekaisumi, kas mums ir mutes dobumā, un par asiņojošām smaganām. Es mēģināšu pievienot Ivetu. Tā, kā es to varu izdarīt? Un tad jau turpināsim šo sarunu. Manuprāt, šī saruna būs ļoti, ļoti noderīga. Sveiki, Iveta! Sveiki, jā. Jā, tieši tā. Man ir liels prieks, ka tu piekriti uz šo sarunu. Es ļoti, ļoti gaidīju šo sarunu patiesībā. Un es pateikšu godīgi, es pat jūtu mazliet tādu satraukumu, jo man liekas, ka šī tēma ir tiešām ļoti svarīga, ļoti nozīmīga, un daudzi varbūt par to pat īsti neaizdomājas un nav domājuši. Ja? Jā, es mazliet iepazīstināju ar tevi, pastāstīju, ka tu esi šī te holistiskā zobārste un ka tev ir mazliet cita šī pieeja, holistiska pieeja. Un es ar tevi neesmu pazīstama, tāpēc es tā īsumā pastāstīšu, kas es esmu. Un pēc tam es aicināšu tevi iepazīties. Tātad dažos vārdos mani sauc Sanita Kozļakovska. Un es esmu naturopāte. Mana tā specialitāte ir tieši organisma attīrīšana. Tātad es specializējos arī uz šiem te iekaisumiem, par kuriem mēs runāsim šodien, par smago metālu izvadīšanu, par detoksifikāciju, uzturkārtošanu un tā tālāk. Uz šo es nokļuvu tieši caur savu veselību, caur savām veselības problēmām. Tāpēc es aicināšu tevi pastāstīt, kas esi tu un kā tu līdz šim nonāci. Jā, tātad es esmu zobārste Iveta Pleša Rutule. Tā, tikā man tagad sāk atbalsts, es laikam ņemšu nostāustīs. Tā, vai mani dzird šādi? Jā, dzird. Jā, super, labi. Tātad es esmu zobārste, kas praktizē jau ļoti labu laiciņu, jau pagājušā gadsimta. Un man ir interesanta profesija, man ļoti viņa patīk, jo tas laiki ir kaut kas jauns, kaut kas ir jāiemācās un visu laiku ir jāpilnveidojās. Un kā es nonācu līdz tādai holistiskai pieejai, būtībā arī caur savu pieredzi, jo jau mācoties studiju gados un pašai bija veselības situācija, kur ārste uzreiz izrakstīja antibiotikas. Un tad, kad pēc mēneša atkal bija problēma, viņi atkal izrakstīja antibiotikas, un tad, kad mēnesis bija it kā labi un atkal pēc tam bija sāsinājumi, viņi atkal teica, dzeram antibiotikas. Es domāju, tā kā, kas tagad, man tagad visu mūžu būs jādzer antibiotikas, ja man kaut kas. Un tad es, redzēju, ka viena mana studiju biedrene iet uz homeopātisko aptieku, interesējās par šiem preparātiem, kas tur ir nopērkami, par tējām, un es atrisināju to savu problēmu tobrīdējo tādā savādākā pieejā, un es saprotu, ka kādam varbūt der arī tāda pavisam tradicionāla pieeja, bet visiem nedara, un citi var meklēt arī citus ceļus, jo nav tās vienas atbildes, jo jautājums var uzdot dažādi, un arī atbildes ir dažādas. Nu tā. Un kā tu nonāci līdz šim? Nu, tas ir tas pieredzes tavs veids, vai tu gribi domāt kastītē. Es kastītē neatradu visas atbildes, tajā tradicionālajā pieejā man nebija atbilžu, kāpēc bojājas zobi, cilvēks ļoti tīri zobus, viņš ir pilnīgi ideāla higiēna un nav atbildes, bet tagad es, piemēram, saprotu situāciju, bija vienai meitenei, kurai bija pilna mute ar sudraba plombēm, viņa ļoti intensīvi mācījās. Viņa stresoja, viņai bija milzīga slodze fiziskā, jo tur arī bija dejošana intensīva. Respektīvi, organisms ir iztukšots. Un tad ir loģiski, ka tur kaut kas bojājās, bet ieteikumu no klasiskās medicīnas puses īsti nebija. Mēs zinām, ko noņemt nost, noņemat cukuru nost, bet nebija nekas par to, kā mēs vajadzētu papildināt šo savu organismu. Patiesībā tas bērniem, manuprāt, mūsdienās ir ļoti aktuāli, jo ir bērni, kas
kā saka, ēd grauž končus ar zobiem, un tiem ir veseli zobi, bet ir bērni, kas tur uz saldumiem apmēram neskatās, bet bojājas zobi. Un tad ir arī tāds jautājums, kāpēc vienam bojājas, bet otram nē. Un tad tur arī ir noteikti jāskatās dziļāk. Man ļoti patika, ka tev profilā ir ierakstīts, veselība sākas tavā mutē. Man ļoti, ļoti šis patīk, man ļoti uzrunā, un es tam absolūti piekrītu. Arī pati es daudz interesējos un paralēli visu laiku mācos, apgūstu visu kaut ko jaunu. Un tiešām zinātnieki, kas ir tādi, varētu teikt, par holistisku pieeju, arī netradicionāli tādi, runā par to, ka patiesībā mums ir ļoti svarīgi sakārtot šo savu mutes dobumu, jo tā ir mūsu galva, vai ne? Un smadzenes patiesībā ir ļoti tuvu. Un ja mums ir kaut kādas problēmas ar zobiem, tie paši iekaisumi vai tās pašas sudraba plombas, par kurām mēs runāsim, tas viss jau ir tepat, tik tuvu. Un patiesībā mums būtu jāsāk tiešām ar šo te mutes dobumu. Un ļoti interesanti ir tas, ka caur mutes dobumu arī mums ķermenī nonāk šīs te visas baktērijas, ja viss nevajadzīgais. Tātad ietekmē mūsu mikrofloru kopumā. Tāpēc mutes dobuma veselība tiešām ir ļoti svarīga, un ar to mums vajadzētu sākt. Par sudraba plombēm. Es pati vakar izpētīju savu muti un atklāju, ka man ir 3 sudraba plombas. Esmu dzirdējusi, jā, daudz tā kā par to, kad būtu labi atbrīvoties no šīm plombēm un arī bērniem nelikt šīs te plombas. Kāds ir tavs skatījums par sudraba plombēm? Es esmu no tiem doktoriem, kas vēl ir izmēģinājuši maisīt sudraba plombītes ar savām rociņām. Mums mācīja viņas maisīt. Cimdi tas bija jaunums, citi lietoja, citi nelietoja, un tad bija skaisti vērot, kā tā spīdīgā bumbiņa iznāk ārā, un tur tā forši varēja paspēlēties ar to. Tāpatās, kad saplīsa termometrs, tad tās smukās bumbiņas sudrabainā krāsā aizmuka kaut kur, un neviens jau nedomā, ka tas ir kaut kas tāds ļoti kaitīgs. Bet, jā, tā kā es esmu likusi plombas, man pašai tādas ir bijušas, un tad, kad zinot to sastāves pasniedzējiem, mācoties, jautāju, kad tomēr tas sastāvs nav tāds ļoti labs, tad viņi saka, agrāk tās plombas esot bijušas ļoti sliktas, bet tagad ir tik labi tie maisītāji, un ka tas sastāvs ir modernizēts, un ka viss ir... kad nav tādas, nav jāuztraucās, tagad viss ir kārtībā. Un kā students, kas mācās un uzticās pasniedzējam, jo pasniedzējs ir autoritāte, tu pieņem to kā, ok, labi, tātad es kaut ko nesaprotu, un tur viss ir ok, bet vēlāk uzzinot to, ka tomēr sastāvs nemainās un joprojām tur ir 50% dzīvesudraba un pārējais ir pārējie tie metāli, kas veido šo sakausējumu, kas istabas temperatūrā sacietē, un viņš turpina izdalīt arī ārā košļājot, dzerot karstu, un, teiksim, cilvēki, kas saspiež zobus, griež zobus pa nakti, viņi to dabū arī pa nakti. Dzīvesudrabs ir nesajūtams karša ziņā, viņš nav tā ieraugāms, bet mēs šos tvaikus, kas izdalās šīs mikroskopiskās mazās devas, mēs uzkrājam organismā. Un tad jau var dabūt daudz ko. Tāpēc tagad par laimi Eiropas Savienība ir šo dzīvesudrabas regulu pieņēmusi. Vienu brīdi tas bija runa par 30. gadu, kad tas būs vispār pārtrauks lietot un importēt un tā, bet šobrīd ir jau no 25. gada 1. janvāra šī regula pieņemta, tā kā likt vairāk nedrīkst. Taču atkal ir tas, kad jautājums, kas ir pieņemts, otrs, kas pēta, kā šie likumi tiek ievēroti. Valsts zobārstniecībā, kur ir kvotas, tu vairs nedrīksti rakstīt, ka tu liec šīs plombas, bet privātie, ja viņi ir iepirkuši, es nezinu, kurš viņus kontrolēs. Līdz ar to ir labāk šo informāciju izplatīt un iedot cilvēkiem, lai viņi zina, ka viņiem šādas lietas nedrīkst likt iekšā.
Un arī ar ārā ņemšanu ir tā, ka tas nav tik vienkārši. Tur ir ļoti daudz nepieciešama sagatavošanās organismam, jo, kā tu zini, organismi ir piesārņoti un bieži vien cilvēki ir neveseli. Viņiem liekas, ka tas ir ok. Es jūtos visu laiku noguris, man visu laiku nav enerģijas, bet tas ir normāli, visiem tā ir. Un tad papētot dziļāk, tur ir dažādi deficīti, dažādas problēmas. Un pirms ķerties pie šo plombi nomaiņas ir jāsakārto šis jautājums. Varbūt veicot dažādas izmaiņas un izņemot, tas tur jādara saudzīgi ar dažādu, teiksim, tur ir jāizmanto dažādi, teiksim, lietas, lai tas piesārņojums nebūtu lielāks. Respektīvi, tur ir aizsargu lietas. Es cilvēkus būtībā sapakoju tā kā kosmonautus. Un tad viņi man tā citi, visbiežāk man prasa arī selfijas, lai uztaisa, lai saku, tāpatās jūs neviens neatpazīs. Cilvēks ir no galvas līdz kājām iepakots un tas netiek darīts vienkārši ņemot un urbjot ārā, jo tā arī zobārsts sev pat nezinot, viņš dara kaitējumu, nodara kaitējumu gan vidē, gan arī visiem, kas atrodas telpā, arī asistents, un, protams, es vairāk cieši pacients, jo tas tiek darīts viņa mutē. Es saprotu, ka tie putekļi, kas veidojas, viņi tiek tā kā atsūkti, kā ar putekļu sūcēju, vai? Klasiski mums tā tad ir, ja ir tas vakuma atsūcējs, kas mazliet nosūc, bet ne visu, jo es pati atceros, kā man neviena plomba nav izņemta korekti, kā vajadzētu, visas ir bez tādas piesardzības. Un tad bija tā, urbja ārā, paskalota, izlietne ir melna, no tā sudraba skalo, visi tie putekļi tur ir, bet viņi jau uzsūcās caur ļotādām tos tvaikus, kas urbjot ar to ātro urbi, viņi dalās ārā, mēs viņus nejūtam, bet mēs viņus ieelpojam. Viņi tiek plaušās un caur asins riti tādā dodās ekskursijā. Un tad kā kuram ir tas ģenētiskais komplektiņš paveicies ar viņu. Kādam ir ok un kādam nav ok. Jā, es tieši arī esmu pazīstama ar šo smago metālu piesārņojumu, jo Eiropiešiem ir ļoti liela problēma, kad apmēram 90% Eiropieši ir paaugstināti šī smago metālu līmenis organismā. Un cilvēki pat to var nenojaust. Tas var būt vienkārši nogurums kādam. Kādam ir pazemināta imunitāte, kādam ir traucēta hormonālā sistēma. Tā kā katram tas var iedarboties pavisam savādāk. Tas, kas man pašai likās ļoti interesanti, ka tad, kad organismā ir daudz šie smagie metāli, tas ietekmē arī sēnītes izplatīšanos organismā. Jo, kā izrādās, tad sēnīte, tad, kad organismā paaugstināta metāla, organisms ļauj šai sēnītei izplatīties. Un sēnīte savukārt izmanto smagos metālus, lai radītu sev kā aizsardzību. Viņi noslēpjas biofilmā. Jā, ļoti, ļoti interesanti procesi, un tāpēc bieži vien nav efektīvi cīnīties tikai pret šo sēnīti, kad ir jāapvieno. Mēs gan lietojam pretsēnīšu produktus, gan arī izvedam šos smagos metālus. Un varbūt tev ir praksē zināmi kaut kādi cilvēki, kuri nāk ar šīm plombēm, kuriem ir kaut kādas jau veselības problēmas, kuras varētu saistīt ar šo smago metālu piesārņojumu. Jā, es esmu tas zobārs, kas prasa arī par to, kāda ir situācija ar veselību, un ļoti daudziem ir tā, kad apjautājoties ir autoimūnas saslimšanas, tas ir tas triggers, kas palaiž, ir vairogdziedzera saslimšanas, tie paši arī autoimūnie tiroidīti, un tad, kad es jautāju, kā jums strādā gramošana, tad tur, visādi. Sakot, negribu par to runāt, bet, kaut vai tas, saku, cik jūs bieži aiziet uz toleti, cik jūs podiņu aiziet pa lielam. Un tad ir tā, 2 reizes nedēļā, saku, tas ir bezmaksas tests, kas parāda, cik jūsu organisms ir slims. Un, jo cilvēks, saku, bet jūs ēdat katru dienu? Jā, un cik reizes dienā jūs ēdat? Un tad, kur paliek tās pārējās porcijas, ja aiziet 3 reizes, 2 reizes nedēļā uz toleti. Jā.
Tā kā, viss, protams, sakrājās un viss saistīts, un, teiksim, kā iedarbojās uz vairumdziedzeri, nu, daudz nesaprot, bet tas, kas mums ir mutē, tā tad limfātiskā sistēma no šīs te daļas izvada visus atkritumvielas, visus toksīnus, tā skaitā arī to pašu dzīvesvarabu caur limfātisko sistēmu. Limfa tā sakrājās un no šejienes tiek izvadīta gar kaklu. Kas šeit ir? Šeit ir vairogdziedzers. Tātad mutei un vairogdziedzerim ir viens limfātiskais baseins, un tur visi satiekās. Un tad, ja mums mutei ir brāļu kapi vai kaut kas tur vēl, tad tur nebūs brīnumi, kad arī vairogdziedzers par to sāk drīz klepot un sūdzēties. Jā? Un citreiz pat nepamanu, saka, jā, man liekas, ka man viss ir labi, bet uztais analīzes, un tur ir diezgan slikti. Bet, jā, grūti cilvēkam pašam to saprast, tur bieži vien vajag interesi par savu veselību, jo tu nevari cita cilvēka vietā gribēt, lai viņš ir vesels. Un tad jau arī ir vēlmei jābūt kaut ko darīt. Skatos, ka mums ir kaut kādi jautājumi, uz jautājumiem mēs vēlāk atbildam. Mēs varam iziet cauri, pastīšos, te bija. Vai tā, kad izrunājam vairāk to, kas ir runājums, un pēc tam jautājums. Varam tā, jā. Darīsim tā. Un tad skatīsimies, kā mums ir laika, jo mums ir ierobežots laiks. Ārpēc, cik daudz jautājumu būs. Aktuāla tēma, manuprāt, un īstenībā ar vairogdziedzeri tiešām ļoti daudziem ir liels problēmas un tās pašas autoimūnās saslimšanas. Un interesanti ar autoimūnajām atkal te redzat saistīts ar to sēnīti, ar šo bioplēvis veidošanu, ar šo aizsardzības veidošanu, jo autoimūnās saslimšanas jau arī neveidojas tāpat vien. Organisms neuzbruk savām šūnām tāpat vien. Acīm redzot, šajās šūnās ir iedzīvojies kāds patogēns, tā pati sēnīte tā var būt, piemēram. Un tad, kad šī sēnīte izveido šo te aizsardzību, tad ir ļoti grūti cīnīties ar šīm te autoimūnajām slimībām. Tāpēc, jā, ļoti forši, ka tu par to runā. Un, manuprāt, kad es tagad domāju, ko darīt ar savām 3 plombēm, jo es esmu dzirdējis, ka tiešām Latvijā man šķiet, ir tikai viena vieta, kur var aiziet un kvalitatīvi izņemt šīs te plombas, kad ļoti daudzi dodas tieši uz ārzemēm. Bet es zinu, ka tev ir ļoti, ļoti aizņemti šie te pieraksti un ka tu esi pilna praktiski, bet kas zina, varbūt kādu dienu man izdosies nokļūt pie tevis un risināt šo jautājumu. Un nākamais, jā, ko es gribētu parunāt par šiem te iekaisumiem. Kā ir, vai cilvēki vienmēr zina, ka viņiem ir iekaisušas smadzenes vai šīs te zobu saknītes, jo es varu pastāstīt pēc savas pieredzes. Man agrāk bija viens zobs šeit, kurš visu laiku iekaisa. Un es pilnīgi tā kā jūtu tādu spiedienu, kad uzspiedu, viņš bija tāds jutīgs. Ārsts teica, ka neko daudz nevajag darīt, kad tas viss ik pa laikam pāriet, tad atgriežas. Man nostrādāja tieši organisma attīrīšana, ja? Tas, kad es sāku mazināt šos te patogēnus, un man principā no tā laika arī šie te iekaisumi nav bijuši. Bet kā ir, vai cilvēki vienmēr zina, ka viņam ir iekaisis kaut kur kaut kas, vai to, kā to nosaka caur rengeniem, kā tu ar to strādā? Tātad pirmkārt, ko mēs varam redzēt vizuāli, smadzenes bieži vien ir iekaisušas, un cilvēki to nezina. Viņi zina, ka šādi tad mēdz asiņot smadzenes, bet viņi tam lielu vērību nepievērš. Un tad es jautāju, bet ja jums asiņot deguns, auss, pirksti, vēl kaut kas, katru dienu jūs tā kā neuztrauktos, jūs droši vien uztrauktos un skriet pie ārsta, ja? Kāpēc smadzenes ir tāds izņēmums, par to jūs neuztraucaties, ka tīrot, izpļaujot izlietnē, jūs redzat, kad ir asinis. Tad aizdomājās, jo smadzeņu asiņošana, tas ir pirmā pazīme, ka tas ir iekaisums, un visticamāk, ka cilvēkam ir kaut kādi uzturu deficīti, tātad netiek, organismā nav pietiekoši daudz tie ķieģelīši, no kā izveidot kvalitatīvus audus, ja? Tātad tās pašas smadzenes, tas ir kolagēns un silīcijas, ja? Un tur ir vēl visādi faktori, kas mums ir nepieciešami. Un tātad pirmais ir apskate, kuras skatos smadzenes, un otrs ir rengeni,
kur mēs redzam, vai tā smadzeņu saslimšana ir aizgājusi jau dziļāk, tā tad ir ielaista smadzeņu saslimšana, un tas nozīmē, ka tas ir sistēmā. Un sistēmas vielmaiņas saslimšanas, tās jau ir cukura diabēts, Alzheimers, demences, sirds asinsvadu saslimšanas, un es nevienu nebaidu, jo tās iekaisušās smadzenes, tās ir durtiņas organismā, ko mēs paši attaisam vaļā, nepievēršot uzmanību šiem iekaisuma procesiem, jo tad, kad es parasti cenšos ļoti vienkārši stāstīt, lai var saprast arī skolnieks, lai var bērns ir saprast, ja, kad tātad, ja ir iekaisums, smagana parasti ir sarkana, tāda apsārtosi, un tajā vietā asinsvadiņš ir tā kā sietiņš, kuram iet tās baktērijas ar visiem saviem vielmaiņas produktiem cauri. Un tad, kad baktērija tikus cauri šai asinsvadu cieniņai, viņi tālāk dodās ekskursijā. Nu, jautājums, uz kurieni, kur nu katram ir tā vājākā vieta, tad tur var aiziet uz smadzenēm, tāpēc arī pacientiem ar Alzheimeru, ar visām demencēm un visiem citiem tiem neiroloģiskajiem saslimšanām, viņiem, tā kā viņi nomirst, sekcijā atrod smadzenēs šos mutē dzīvojošos patogēnus. Tieši tā arī viņi tur nokļūst. Es nevienu nebaidu. Gribat tīrat, negribat netīrat. Tā ir jūsu veselība. Es jau par to neuztraucos. Tie nav mani zobi. Ja gribat dzīvot ar saviem zobiem, nu darat kaut ko. Un dara to pietiekoši, lai tas ir. Un rengenā, ko mēs redzam vēl, turpina pa tiem iekaisumu atrašanām, tad mēs rengenā redzam, vai tur ir caurumi. Caurums būtībā arī ir iekaisums. Tas parāda, ka tas ir, ir zobs zaudējis minerālus, kas ir pa iemeslu, tur ir jāskatās, jo tas ir kombinēti vienmēr. Varbūt cilvēks ir vienkārši mutes elpotājs, viņam izžūst, un tad viņam mainās tā visa bioķīmija. Varbūt cilvēks ēdas laiku saldu, un viņam pietrūkst labās taukvielas un obaltumvielas. Varbūt tur ir vēl kaut kāds, respektīvi tur ir daudz tie iemesli, varbūt vienkārši higiēna slikta un nenotīra, un tad tas aplupums visu laiku stāv uz zobiem un bojā. Un rengeni arī ir dažādi, un katrs rengens iedod to savu informāciju, un, teiksim, ja zobs ir ar milzīgu plombi, viņš var arī nomirt. Un tādā gadījumā tas iekaisums parādīsies jau zem zobu saknes, un parastais mazais rengens nevienmēr to parāda. Visbiežāk tas būs redzams tajā 3D rengenā, kas ir tilpumā. Viņš ir, jo mums neviens zobs nav plakans, galva nav plakana, tāpēc, lai zobam redzētu, kas notiek apkārt, viņam tāds žikabrauc riņķītis, tas rengena izmeklējums un var apsadīties zobus. Un cilvēki nezin, jo būtiski vakar bija laikam, vai aizvakar atnāca arī klienti, kas pirmo reizi bija, man kolēģi nosūtīja un uztaisījām gan augšu, gan apakšu to 3D rengenu, jo apakšā viņiem bija jau viens nedzīves zobs, un augšā it kā visi bija dzīvi, bet uztaisot rengenu ieraudzīja, kad vienam no priekšzobiem milzīga cista, un viņai, nekas nav sāpējis, ja? Tā kā tie iekaisumi ir slēpti, viņi ir šeit, un ja cilvēki, tiksim, var just kaut kādas, problēmas, viņam tur galva sāp, vai tur, kaut kāds diskomforts, un citreiz, ārsts neko neatrod, jo viņš neiedomājās pajautāt, kas notiek mutē, viņš tikai jums viss ir galvā. Principā viņam ir taisnība, jo problēmas ir tiešām galvā, tikai, ja ļoti precīzi, tad apakšējā trešdaļā. Kaut kā tā. Šis bija labs. Jā, par iekaisumiem es piekrītu arī tie paši zinātnieki, ko es klausos tieši par to pašu runā, kad šie iekaisumi var aiziet uz smadzenēm. Un tu minēji arī šīs taisa smagana asiņošanas. Par asiņošanu arī tieši to pašu saka, kad īstenībā, ja asiņo smaganas, tad ir ļoti liela iespējamība, kad asiņošana var būt arī smadzenēs. Jo tie visi tomēr ir saistāudi, un redz, kā tu saki, ka tas ir atkal saistīts ar šiem iekaisumiem. Un, jā, par asiņošanām interesanti. Vēl es gribēju par šiem iekaisumiem. Man bija pieredze, kad klients stāstīja, kad viņa arī nezināja, ka viņai ir iekaisis zobs, bet zobs bija ar šo te tīrītu kanālu, kad tas nervs ir izņemts ārā. Nedzīves zobs, jā. Nedzīves zobs, jā. Un tad, kad viņai to zobu izcēla, tad arī bija tāds liels strutu bumbulīts. Tā laikam ir tāds īstajā, kā es saprotu. Jā, parasti tie
zobi arī tādi skaisti, tādi tumši paliek, Jā. tādi brūni, zaļi, pelēki. Kāpēc? Tāpēc, ka tur arī uzkrājās iekšā šī biofilma. Un Latvijā, Eiropā, es nezinu, vai tādas analīzes taisa, zinu, kad Amerikā taisa, viņi sūta šo zobu materiālu uz laboratoriju, un tur skatās, kādi patogēni dzīvo iekšā zobos, jo viņiem tā ir kolosāla vieta, kur noslēpties, un ļoti daudzi laimes slimniekiem, arī borēlijas tur dzīvo, izrādās. Un vēl visādi. Respektīvi, tur tad ir tā, ka katram saraksta, kas tur ir atrasts, un cik viņi ir ļoti virulenti, cik viņi spējīgi, teiksim, izraisīt dažādas problēmas, ļoti, ļoti bieži tur parādās visi tādi sarkanā zonā, tur ar izsaukumu zīmēm, ja. Tad sanāk tie zobi, kas ir nedzīvi, viņus labāk ekstraktēt? Zini kā, ne visi tam piekrīt, bet būtībā, ja katrs zobs mums anatomiski ir kā ar atsevišķu pilnīgi asinsriti, ar atsevišķu nervu, ar atsevišķu limfātisko sistēmu. Un ja tas zobiņš kaut kāda iemesla dēļ, vai tā ir bijusi trauma, vai tur cilvēks nav, teiksim, rūpējies par zobiem, vai viņam ir ģenētiski tā tendence, ka viņam ir vāji šie visi tie audi, ja viņi nenoformējās pietiekoši un viņi bojājās, tad zobs paliek nedzīvs. Un parasti man pacients prasa, bet kā tā, mēs taču varam sapildīt tur kanāls, saka, jā, var. Saku, bet kas notiek organismā, piemēram, ja mums sastrato apendicīts, ko jums ķirurgs piedāvā? Jums piedāvā restaurēt, atjaunot apendicītu? Nē, tāpēc, ka tas ir viss, tas gabaliņš organismā ir pa galam. Un ja viņi atstās, tad būs reakcija. Arī zobos ir šī reakcija. Un tas ir ļoti, protams, tas ir ļoti individuāli. Kādam var tā nebūt kaut kādas, teiksim, ne apkārt, teiksim, rengenos redzams kaut kādi iekaisumi, bet varbūt ar veselību problēmas. Un man, piemēram, integratīvā onkoloģija sūta arī pacientus, kas ir ar tādas sievietes ar krūtsvēzi, kurām ir vairāk šie nedzīvie zobi, vairākas šīs sudraba plombas, un tur var skatīties saistību arī pa visiem meridiāniem, kur kāds orgāns ar kuru zobu draudzējās, ja, un kur mēs redzam šo visu. Un vienas receptes nav, kādam tā situācija varbūt tās, ok, ar to vienu zobu viņš var nokompensēt, un kādam ne, bet principā nedzīvie zobi ir, jā, viņi nav dabiski mūsu organismā, jā, tā kā. Jā, skaidrs, šo es biju dzirdējusi arī, jā. Tad skatos, kad pusstundiņa pagājusi, es uzdošu tādu jautājumu par zobu pastām, jo es pati un bērniem, es lietoju zobu pastas bez fluora, un es skatos, lai būtu šie dabīgie minerāļi iekšā. Un es varu pateikt to, ka man, piemēram, ir dēls, kuram ir 6 gadi, viņam nav neviena cauruma. Man pašai 11 gadus, šogad vasarā palika 11 gadi, nav neviena cauruma bijis pa šo laiku. Un es vienmēr, kad eju pie zobārsta, viņi jautā, un viņi tomēr iesaka lietot zobārsts ar fluoru, bet es uzskatu, ka fluoru vajadzētu uzņemt varbūt nevis tādu floru, bet man, piemēram, ļoti patīk augs lucerna, jo augam lucerna ir ļoti daudz dabīgais fluors, un tad tādā veidā es uzskatu, ka ir daudz veselīgāk uzņemt. Kā tu skaties uz šīm zobu pastām, kādus tu iesaki klientiem? Par fluoru, tātad fluors mums ir minerāls, kas, jā, no zobārstniecības viedokļā, viņš ļoti pozitīvi iedarbojās uz zobu emalju, jo veidojās tāds izturīgāk tā emāla. Taču mums minerāli organismā nepastāv tādi paši pa sevi, viņi vienmēr draudzējās ar citiem vai darbojās pretī, ir minerāli konkurenti, ir minerāli, kas sadarbojās, un ja mēs atceramies ķīmiju, tur tāda milzīga tāda Mendeļēja tabula bija, un ir tāda halogēnu grupa, kur ir arī fluors, ir jods iekšā,
Un tad, kad es skatos analīzes, pētu tādas arī minerālu analīzes, tur var bieži vien redzēt, ka cilvēkiem trūkst jods, un tajā pašā laikā viņiem ir paaugstināts fluora daudzums. Tātad fluors ļoti aktīvi iesēžās joda vietā un aizņem tos receptoriņus. Un vieta ir aizņemta, bet hormons neveidojās no tā, ka tur sēž viens cits, ne tas, kam ir paredzēts. Un, ja tiek traucēta vairogu dziedzera darbība, mēs atkal nevaram runāt par labu vielmaiņu. Tā tiek ietekmēta. Un vēl ir tas, ka, ja fluors ir zobu pastās, bieži vien tur zobu pastās ir arī dažādi putojošie līdzekļi un kaut kas tāds, kas arī īstenībā ietekmē mūsu veselību. Un fluorīdi uzsūcās asinsritē. Tātad viņi asinsritē apiet to smadzeņu asins barjeru, un viņi spēj kalcificēt mūsu čiekuru veidu dziedzeri. Ja tas ir kalcificēts, mums problēma sākās ar melatonīnu, tātad mūsu antioksidants, mūsu miedziņš, un tad jautājums, vai es gribu izmantot kruķi, lai es iet uz priekšu un lietot to floru, florīdus, teiksim, saturošos tās visus preparātus zobu pastās, vai es tomēr gribu papildināt savu organismu ar sev labvēlīgā veidā ar uzturu bagātinātājiem, ar minerālu ūdeņiem, ar jūras sāli un visu citu. Tā kā šeit arī es izsaku savu viedokli, bet katrs var darīt tā, kā grib, jo es netaisos nevienu glābt. Darbojies ar savu veselību, kā saka, ja tev tas ir aktuāli, ja nē, dzīvo, tā ir tava pieredze. Ja? Un es tāpēc... Jā, tāpēc es iesaku arī pastas, manā profilā var atrast, es esmu atradusi fantastisku zobu pastu, kur ir rīts vakars, cirkadiānā pasta, kas mums palīdz arī regulēt, normalizēt mūsu režīmu, jo mums nav vajadzīga viena pasta, kas, teiksim, visbiežāk pasta satur piparmētru, kas ir ļoti uzmundrinoša, un ja mēs vakarā lietojam uzmundrinošo zobu pastu ar piparmētru, viņi var traucēt jūtīgiem cilvēkiem arī miega to procesu. Līdz ar to šie ražotāji, viņi pievērš tam ļoti lielu uzmanību, un vakar pusītē viņiem ir tādas nomierinošās atkal visas, tur ir tādas superīgas, tādas garšas saliktas. Un pats galvenais tur ir šis hidroksiapatīts, kas dabiskā veidā mums jau ir kaulu sistēmā, zobu sistēmā, un kāpēc neizmantot to, kas jau ir, mums ir ķermenim saprotams, nevis vēl ielikt iekšā vēl kaut kādu vielu, kas organismam iedod papildus slodzi. Super, paldies. Man ļoti patika, es nezināju to par fluoru un jodu. Tā man ir jauna informācija. Paldies tev par to, jo mūsdienās cilvēkiem ir ļoti kritiski trūkst jods, tiešām kritiski. Un redz, kā tu saki, ja fluors aizņem šo te joda vietu, tad viņam jau nav kur palikt. Tā kā man liekas, tas tāds ļoti labs punkts, šito es noteikti papētīšu dziļāk un nodošu arī saviem klientiem, jo man šī informācija ļoti interesē. Jā, paldies tev par šo sarunu. Es domāju, ka mēs varam paskatīties uz jautājumiem. Pēdējā ir, lai minētā zobu pastas dara arī jūtīgiem zobiem. Jā, tieši tā, jo man ļoti daudz klienti viņi uzreiz arī saka, kad jūt to efektu, un šīs pastas var izmantot tā kā masku veidā, viņas arī pēc tam var uzlikt virsū uz zobiem un atstāt, viņas nav jāskalo ārā. Jā, tas ir arī tas, ne tā kā, teiksim, parastajām pastām, kuras ir jāizskalo. Un, jā. Starp citu, zobārsti iesaka arī parastās zobas neizskalot ārā. Tas man arī likās interesanti, jo tur ir tas fluors un titāna dioksīds parasti ir zobu pastās, un tu man likās, kāpēc šito neskalot ārā, to ir jāskalo ārā, īpaši jau bērniem, manuprāt. Jā, redz, tas ir par mūsu izglītību, tas ir par to, kad iesaka to, ko tev māca, ka tā ir, jo mums ir izglītība tāda, kad tu visus
Pārbaudījums, tātad eksāmenis tu vari nokārtot, ja tu iemācies atbildi, pareizo atbildi uz pareizo jautājumu. Ja tu viņu zini, tu nokārto. Bet problēma jau ir tā, ka ir daudz jautājumu un ir daudz atbilžu varianti, jo mēs neesam visi vienādi. Un, nu jā, tāpēc iesaku to, par ko zinu, un nu, nevar jau pārmest tiem daktariem, jo nu, viņi ir tajā kastītē, tajā tradicionālajā, kur viņi visu zina. Un zinat, tur ir ļoti ērti, jo tur viss ir zināms. Un ļoti, es ļoti labi saprotu kolēģi, kas tā kā, nu, skatās uz mani ar tādu dīvaini, tā kā, ko viņi tur runā. Ne, nu, jā, nu, man vienkārši, un prasa, kāpēc nu, pacienti prasa, kāpēc nu, citi tā nedara. Saku, bet es nevaru iedot savu galvu. Nu, ja cilvēkam rodās jautājumi, viņš iet un meklē. Ja cilvēkam jautājumi nerodās, viņš iet un strādā tā, kā viņš māk. Un kāpēc viņam būtu kaut kas cits jāmeklē? Nu, tāpēc... nu, tik precīzi. Man ir kolēģi, kur aizgāja mācīties dietoloģiju. Nu, tīri viņai vajadzēja šo papīru. Un bija tā, ka viņi sāka uzdot visādus jautājumus pasniedzējai, jo viņai interesē tas viss padziļināti un no citas puses. Un pasniedzēja tā ir pateicis, ja tu gribi pārāk gudri izlikties, ja tev interesē tas dziļāk, tad ej mācīties nu, kaut kur citur. Un tas, ko viņa gribēja pateikt, bija tas, ka tev vienkārši ir jāzina šīs te atbildes, ja tu gribi nokārtot eksāmenus, nokārto eksāmenus un viss. Tev nav jāskatās pa labi, pa kreisi. Vienkārši ir šādas te atbildes. Ir šādi, jā. Te ir ceļš, viss cita nav ceļa. Tikai šīs, jā. Bet tā tas nav. Un vienmēr ir varianti. Jā, tieši tā. Tā labi, nākamais jautājums. Tā tas ir, ka par smaganām neuztraucas. Es biju sapratusi, ka smaganas asiņo, ja zobus nediego, ka uzkrājas baktērijas. Nu, jā. Protams, tas var arī no tā, bet bieži vien ir tas, ka higiēna ir laba, nosacīti, un cilvēkam trūks tomēr gan tas pats C vitamīns, kas mums neuzkrājās, viņš viņu nelieto, uzturs ir noplicināts, vienveidīgs un nu, iztērējās, ja, un, teiksim, smaganām nekas pāri nepaliek, un tad viņas neveidojās tādas, viņas nespēja atjaunoties, jo nav tie ķieģelīši, ja, tad mēs esam tā kā tāda māja, kas visu laiku ir jāatjauno un jāuzbūvē, un ja ķieģelīši netiek atvesti pareizie vai vispār netiek atvesti, nu, tad atjaunot tā kā spēj, nu, cik jūs iedodat, tik arī dabot pretī, cik iegulda, tik ir. Ja neiegūda, nav jābrīnās, jā. Smagenes ir arī saistaudi, un ja atkāpjās smagenes, tad mums ir jādomā, kā stiprināt saistaudas. Tā Sveikas stomatoloģijas institūtā bērnu nodaļā bērniem tiek liktas sudraba plombes. Paldies par vērtīgu sarunu. Bet tas ir pieļauju, ka varbūt tas bija pirms jaunā gada. Nu, jā, jo, redz, tur ir tā, ka tajā dzīvesudrabas regulā ir vēl viens interesants punkts, ko es pamanīju, kur ir, nu, savā ziņā varbūt tās zobārsti ir mēģinājuši ielikt kāju durīs tā, lai pavisam neaizstājas. Ciet ir uzrakstīts, dzīvesudraba plombes var turpināt, tā kā var likt, tad, ja ārstējošais uzskata par, nu, apmēram vienīgo variantu. Jā. Interesants. Jā, nu, tad tas formulējums ir ļoti interesants, tā kā, nu, jā, bet principā viņiem tāpatās katru gadu būs jāatskaitās, cik viņi ir iztērējuši, jo tas, nu, visu laiku tomēr ir tā tendence, kad ir jāsamazina šis izmantojums, jo zobārsti ir viena no lielākajiem vidas piesārņotājiem ar šo. Tā, kas bojā priekšējo zobu nervus? Nu, priekšējie zobi, mēs jau runājam, tātad zobs var kļūt nedzīvs tad, ja ir trauma vai ja ir kaut kādas lielas plombes ir bijušas sakārtotas un katra urpšana jau to nervu kairina. Tad jautājums, kā tas zobs tiek galā ar to visu, vai viņam ir visas uzturvielas un minerāla vielas, lai viņš var pret to iekaisumu cīnīties, vai pietiekoši omega-3 un visi D vitamīni, K2 vitamīni, magnīs pietiekoši. Un, ja tas nav, tad ir tā, nu, ka var bojāties. Tā kā, bet, nu, es nevaru individuāli izskatīt situāciju, jo es situāciju nepārzinu. Ja zobs pamatā sastāv no sudraba plombes, vai ņemot plombi ārā zobs nesabrūk?
Ir dažādas taktikas, kad es ņemu tos sudraba plombas ārā, un pirms tam es, lai saprastu, kāda šī taktika ir, kāda ir šī zoba prognoze, taisu rentgenu. Ja zobs ir viss uzbūvēts no sudraba, lielākā daļa, 90% tas zobs ir nedzīvs. Un tad ar nedzīviem zobiem mēs skatāmies, kas viņam vispār ir apakšā. Un ja viņam apakšā ir iekaisums, protams, ka tāds zobs iet ārā bez jautājumiem. Jā. Tā, sveikas. Man zobārsts mēģināja ar kireti sudraba plombas izkustināt, bet nesanāca. Beigās nolēma, ka tad lai paliek, kur ir. Tas vienkārši fakta konstatējums. Jā, tas nav tā kā jautājums. Jā, jo teiksim, es vēl neesmu ielikusi, bet laikam jāieliek tāda viena zoba stāsts, kur arī pacientei šīs sudraba plombas ilgi bija. Un efekts uz dzīviem zobiem var būt tāds, ka metāls, tad, kad mums ir temperatūras krasas izmaiņas, nereaģē tā kā zobaude, tātad metāls karstumā izplešās, augstumā saraujās un var rasties zobā plaisas. Un bija situācija, ka zobs vienkārši sāka kļūt jūtīgs, tajā zobā jau bija plaisas, un tagad es to plombu izņēmu. Tad es ieraudzīju, ka tā plaisa iet vienkārši zoba dziļumā uz nervu, un tad tā prognoze ir diezgan bēdīga, ja? Jo rentgenā varēja redzēt, ka jau ir kaut kādas izmaiņas zem saknītēm radušās, un tā, teiksim, tā dzīvesudraba plombas viņai bija vairākas, un jā, viņas saspiež zobus, tā kā turpinot radīt padziļināt šīs plaisas, jā, tā kā tur tas efekts vienmēr ir interesants, jā, un to prognozi, ko ar to zobu darīt, vienmēr ir, jāskatās individuāli arī tā kā iepriekšējā tajā. Paldies. Tad pēdējais, tas nav jautājums, bet Inga raksta: Ivetiņa, paldies, ka esi ar savām zināšanām. Man arī liekas, ka ļoti, ļoti svētīgu darbu tu dari, un es novēlu, lai būtu Latvijā vairāk šādu zobārstu kā tu. Un es ļoti, ļoti ticu, ka nākotnē būs vairāk šādu zobārstu. Noteikti ir jābūt, ir jākustās tam visam uz priekšu. Un, manuprāt, cilvēki jau arī sāk mosties un sāk skatīties uz lietām savādāk. Viss ir tikai laika jautājums. Tā kā paldies tev par šo sarunu. Vai tu atļauj man saglabāt šo ierakstu? Jā, protams. Es domāju, to mēs varam izmantot, jo tāpēc jau arī mēs šeit daram un informējam, lai cilvēki kļūtu informētāki, un tas vienmēr noderēs. Un, kad man saka, ka es esmu influencer, es teicu, nē, es neesmu influencer, es esmu vēstnese. Jā, par veselību, lai ir tā kā. Jā, tā kā paldies visiem, kas klausījās, un cerams, ka šī saruna būs noderīga arī citiem, tā kā noteikti saglabājam un dalamies savos profilos ar šo informāciju tālāk. Paldies tev, Iveta, tiešām liels paldies, un lai tev burvīga šī diena, un paldies visiem, kas bija pieslēgušies. Atā.